Sveiki! Vai tev kādreiz ir bijusi situācija, kad tu jūties slikti, ārsts tev nozīmē analīzes, tu aizej uz laboratoriju, nodod analīzes, un rezultāti visi ir references intervāla robežās. Un tad ārsts saka, zini, tev viss ir kārtībā, tāds tava sliktā pašsajūta, tas ir tikai galvā. Šoreiz es gribu iepazīstināt ar vienām analīzēm, kur arī sieviete jūtas nevisai labi, un viņai ir nozīmētas analīzes, un analīzēs nav nekādu noviržu attiecībā pret references intervāliem. Sievietei ir 31 gads, tātad pašā spēku plaukumā, bet sievietei ir problēmas ar veselību. Tātad, kā mēs varam aplūkot, kā mēs varam tulkot šos rādītājus, kas ir analīzēs? Mēs redzam, ka te ir noteikti vairāki rādītāji, diezgan būtiski rādītāji, kā piemēram feritīns, B12, glikoza un insulīns. Insulīnu reti, kad nosaka klāt, un vairogdziedzera funkcionēšanās izvērtēšanai tireotropais hormons. Un šeit ir pat iepriekšējā vērtība, kas ir 1,5 gadu iepriekš taisīta, un šī sieviete nav no tām, kas bieži ietu pie ārsta un sūdzās, bet tiešām, ir tā, ka jūtas slikti, bet, kā mēs redzam, analīzes ir bez novirzēm pret references intervālu. Paskatīsimies tagad uz feritīnu. Tātad rezultāts ir 22,9, kas manā skatījumā ir diezgan zems. Vēlamais rezultāts feritīnām būtu virs 50, ap 75, varbūt pat līdz 100. Jo, ja rezultāts ir zem 50, tad bieža parādība var būt matu izkrišana un arī citas problēmas. Tātad paskatāmies, kāpēc es saku, ka ar feritīnu vien nepietiek, jo feritīns ir dzelzs krājumi. Un parasti ārsti nosaka feritīnu, un viņi domā, ka ar to pietiek, lai novērtētu šo aktuālo, aktīvo dzelzi, kas ir asinīs. Un šeit es varu teikt, ka feritīns ir zems un nav noteikts dzelzs. Šeit ir vienas citas analīzes, un šīs analīzes gribēju parādīt tāpēc, ka mēs šeit redzam, ka hemoglobīns šeit ir diezgan labs, un feritīns arī ir ļoti labs, 77, bet šajā gadījumā cilvēkam ir bāla ādas krāsa, ķermeņa masa ir, pie apakšējās robežas, kaut kur 18 ar kaut ko, tātad, un arī cilvēks jūtas tāds nogurums ir izteikts, un mēs redzam, ka hemoglobīns ir normā, feritīns normā, bet šeit ir nozīmēts arī dzels, un visticamāk varētu domāt pie šiem simptomiem, ka dzels ir pazemināta, bet analīzes uzrāda kaut ko citu. Viņas uzrāda, ka dzels patiesībā ir paaugstināta. Un ja nebūtu dzels noteikti, būtu tikai feritīns un hemoglobīns noteikts, tad neviens nepamanītu, ka dzels jau ir diezgan liela, un ja dzels ir vairāk nekā vajadzīgs, nekā optimāli, tad dzels bojā iekšējos orgānus. Dzels var bojāt aknas, sirdi, muskuļus, un līdz ar to šī situācija būtu diezgan steidzami risināma un jāmeklē cēlonis un jāmēģina risināt šo situāciju. Un tāpēc es bieži vien saku, ka ar feritīnu un hemoglobīnu nepietiek, lai izvērtētu dzelzs vielmaiņu, jo ik pa laikam gadās situācijas, kad dzels ir vairāk nekā vajadzīgs optimāli. Tātad, ja mēs gribam izvērtēt dzelzi, tad vajadzētu noteikt dzelzi, lai redzētu šo dzelzs vielmaiņu, transferīnu, tas ir dzelzs transports, ar ko dzels tiek transportēta asinīs, transferīna piesātinājumu, dzelzs saistīšanas spēju, dažreiz nodara arī ceruloplazmīns, un, protams, parasti nosaka hemoglobīnu un feritīnu. Tātad, ja šeit ir novirzes, tad līdz ar to tālāk var saprast,
kur ir cēlonis. Ja šeit ir novirs un varbūt kaut kas nav skaidrs, tad vēl ir papildus rādītāji, ko vēl varētu noteikt. Līdz ar to nevajadzētu apstāties pie tā, ka cilvēks jūtas noguris un viņam nenosaka pat dzelzi. Tātad pirmie 3, ko vajadzētu noteikt, būtu feritīns, hemoglobīns un dzels. Un, ja te viss ir kārtībā, tad varētu teikt, jā, puslīdz ir ok, bet ja šeit ir paaugstināts vai pazemināts, tad vajadzētu arī skatīties pārējos rādītājus. Atgriežamies pie mūsu piemēra. Tātad feritīnu mēs skatījāmies un runājam par dzelzs vielmaiņu, tagad paskatīsimies B12. Viņš arī ir zem optimālās normas. Optimālā norma B12 vitamīnam ir kaut kur virs 450, bet ja ir zem 450, ja tev būtu 200, 300, kā šeit, teiksim, rakstīts 197 apakšējais intervāla robeža, tad visticamāk tev varētu pietrūkt B12 vitamīna. Šis B12 vitamīns ir neaktīvais, ir arī aktīvais vitamīns, ko vēl varētu noteikt, bet daudz svarīgāk būtu saprast, vai šūnās pietiek B12, jo arī aktīvais viņam vēl ir jānokļūst šūnās, un tur ir jāfunkcionē. Un tad ir viens rādītājs, kas ļoti labi raksturo to, vai šūnām pietiek, vai tiešām B12 pietiek, tas ir homocistīns. Un te būtu gan B12, gan folāts jāvērtē kopā ar homocistīnu. Folāts ir tā folskābe, ko nosaka asins analīzēs, un vai arī tas ir tas pats, kas B9 vitamīns. Tātad, jo homocistīns, es tūlīt parādīšu arī schēmu. Šeit mēs redzam tādu schēmu, kur ir pa vidiņu, šeit ir homocistīns, un lai viņš pārvērstos par metionīnu vai ietu pa šo ceļu, tur ir vajadzīgs gan B12, gan folāts, gan mēs redzam B6 vitamīns, un šī ir schēma metilācijas procesam, kas ir tāds bioķīmisks process, kurā metilgrupa tiek pievienota citai molekulai. Un tas notiek ar noteiktu fermentu palīdzību, un tur ir vajadzīgi arī vitamīni un minerālvielas, un īpaši folāts, B9, ja, B12, B6, magnijs, cinks. Un līdz ar to, teiksim, ja mēs redzam, ka homocistīns ir paaugstināts, tad noteikti būtu jāskatās, kā to jautājumu sakārtot, jo homocistīns ir neatkarīgs sirds asinsvadu riska faktors. Mēs varam sakārtot holesterīnu, mēs varam sakārtot visus citus procesus, bet ja homocistīns būs paaugstināts, tas tik un tā ir riska faktors, un paaugstināts homocistīns negatīvi ietekmēs asinsvadu iekšējo sieniņu. Un šis metilācijas process arī var radīt problēmas cilvēka veselībai, ja viņš nenotiek gludi un nenotiek tā, kā tam vajadzētu notikt, jo tas regulē daudzus procesus organismā. Aktivizē ģenētisko informāciju vai nomāc to, un tātad ieslēdz vai izslēdz gēnus, iesaistās pie toksisku vielu izvadīšanas, ir neiromediātoru sintēzei vajadzīgs. Tāpat arī, kā mēs minējam, homocistīna pārveidei par metionīnu vai par kādu citu vielu, šūnu membrānu stabilitātei, DNS atjaunošanai un šūnu dalīšanās procesā. Un, ja nenotiek šī metilācija, tad līdz ar to rodas problēmas. Tāpēc ļoti svarīgi ir šie B grupas vitamīni. Tātad šeit mēs redzam, ka viņš nav slikts līmenis, bet viņš ir tomēr zem optimālā. Un, kā jau runāju, būtu te jānosaka gan folskābe, gan arī homocistīns un jāizvērtē, kā tad ir vai pietiek B grupas vitamīnu. Vēl te varētu noteikt arī alat un asat, jo tie vairāk būs saistīti ar B6 vitamīnu, bet, var sakot, te būtu šis jautājums, mēs redzam, ka šeit nepietiek, feritīns ir zems, vitamīns B12 ir zems, mēs redzam, ka te jau ir pamats veselības problēmām un sliktai pašsajūtai. Tagad paskatīsimies tālāk par vairogdziedzeri. Mēs redzam, šeit ir iepriekšējā vērtība 3,2, un
un šī brīža vērtība ir 2. Norma intervāls, jā, šeit ir pat līdz 4,78, gan arī 5. Un patiesībā jāsaka, ka šis ir ļoti, ļoti augsts intervāls, jo, ja iet vērtība virs 2, kā piemēram šeit 3,2, tas jau nozīmē, ka vairogdziedzeris strādā palēnināti. Līdz ar to tas atkal neveicina vielmaiņu, cilvēkam var būt tāds nogurums, varētu arī būt lēnākā žults izdalīšanās, gremošanas procesi, jo vairogdziedzeris ļoti daudz ko regulē. Līdz ar to, taksim, 3,2 noteikti ir par augstu, un līdz ar to tas liecina par šo palēnināto vairogdziedzeru funkciju. 2 ir arī virs optimālā, vēlams būtu līdz kaut kur 1,8, bet neatkarīgi no tā būtu ļoti svarīgi arī vērtēt citus ar vairogdziedzeru saistītus rādītājus, kā piemēram brīvo T4 un T3, jo tikai šis TSH, brīvais T4 un brīvais T3 kopā var parādīt pilnīgāku bildi, kas īsti notiek ar vairogdziedzeri, vai ir optimāli, vai ir kaut kādas konversijas problēmas, jo brīvais T4 un, teiksim, aktīvais ir brīvais T3, bet TSH, teiksim, reaģējuši uz to T4, ja? Bet varbūt šeit ir problēma ar konversiju, no T4 neveidojas T3, un līdz ar to cilvēks arī jutīs nogurumu, viņam lēni strādās, šis aktīvais hormons būs nepietiekošs, un līdz ar to te varētu būt atkal tā iespējama veselības problēma, un līdz ar to šeit būtu jāvērtē pēc šīm optimālām fizioloģiskajām normām. Tātad tagad mums paliek glikoze un insulīns. Un tas ir forši, ka ir noteikts insulīns, jo to diezgan reti nosaka, parasti nosaka glikozi, un arī šai sievietei iepriekš tika noteikta glikozi, kad viņai iepriekš bija taisīts analīze, un šī ir laikam pirmā reize, ka viņai noteica arī insulīnu. Un mēs redzam, ka glikoze ir zem 5, tātad varētu teikt ok, bet insulīns ir 20,8, kas atbilst references intervālam, un ja ir zināma glikoze un insulīns, var aprēķināt insulīna rezistenci, un tas ir ļoti, ļoti būtiski saprast, vai veidojas insulīna rezistence. Un insulīna rezistence ir tāds aprēķināms lielums no glikozes un insulīna, un to sauc par HOMA-IR. Un kā tad viņu aprēķina? Tātad ņem glikozi, ņem insulīnu un reizina, un tad dala ar 22,5. Un ja rezultāts ir zem 2, tad tas ir fizioloģiski pieņemami, bet vēlams optimāli zem 1,5. Un zem 1,5 funkcionālajā medicīnā skatās, lai būtu tas zem 1,5, bet, ja ir zem 2, arī ir ok. Un ja jau mums glikoze bija normā un insulīns bija normā, un šis ir tāds tikai aprēķināms lielums, tad vajadzētu cerēt, ka HOMA, šī insulīna rezistence, arī taču būs normā. Kad mēs izrēķinām, tad mēs redzam, ka patiesībā HOMA indeks ir 4,6. Daudzreiz vairāk nekā 2 un daudzreiz vairāk nekā 1,5. Un tas nozīmē, ka insulīna rezistence, HOMA indeks ir ļoti paaugstināts, jau virs 2,9 jau skaitās, ka ir ievērojami paaugstināts, bet te ir 4,6. Tātad tas nozīmē, ka ir izteikta insulīna rezistence. Un te, protams, cilvēks var mulsināt, kā var būt izteikta insulīna rezistence, ja jau šie rādītāji taču skaitās it kā normā. Bet patiesībā, tā kā es esmu pētījis padziļināti jautājumu par cukura diabēta veidošanos, otrā tipa cukura diabēta veidošanos, tad pētījumos ir konstatēts, ka
cukura diabēts veidojās 8, 10, 12 gadus, jau pirmie rādītāji, jau šis insulīns sāk pacelties jau daudzus gadus iepriekš. Bet konvencionālā medicīna uzskata, ka tas vēl ir normāli, jo, konvencionālā medicīna gaida, kamēr pacelsies glikoze, bet glikoze pacelsies pašās beigās, kad jau varēs diagnosticēt 2. tipa cukura diabētu, un tad teiks, ok, tagad mēs ieviešam izmaiņas, tagad mēs dodam tev zāles, bet kamēr šis insulīns ceļās, nekas netiek darīts, un tiek pazaudēts laiks, paiet gadi. Un es ieteiktu cilvēkiem, ja ārsts nozīmē glikozi, noteikti pašiem piemaksāt par insulīnu klāt un pašiem aprēķināt šo HOMA indeksu, kas ir glikoza reiz insulīns un dalīts ar 22,5. Un aprēķināt to un sekot līdzi savam šim cukura glikozes tolerances līmenim, kā tas ir. Un es redzu problēmu tieši ar šo insulīna normu, references intervālu, jo šī norma, viņa ļauj veidoties gadiem ilgi 2. tipa cukura diabētam un laicīgi nesignalizē cilvēkam. Tāpēc būtu ļoti svarīgi, ka cilvēki paši uzņemtos atbildību par savu veselību un sāktu kaut ko darīt. Un mēs redzam, ka šeit ir liela problēma jau ar šo insulīna rezistenci. Mēs redzam nepietiekošs feritīns, nedaudz zem optimālā B2, glikozi it kā normāli, bet mēs redzam, ka kopā ir izteikta insulīna rezistence. Tāpat arī vairogdziedzers varētu būt palēnināts, ka te ir jau problēmas, kas izskaidro tos simptomus, kas ir sievietei. Un tātad, ko te būtu bijis vēl jānosaka? Tātad, te būtu vēlams noteikt dzelzi un citus dzelzs vielmaiņas rādītājs, folskābi, kas ir B9, homocistīnu, tāpat HOMA indeksu te var aprēķināt, glikēto hemoglobīnu varētu noteikt, kas parāda 3 mēnešu vidējo glikozes līmeni, un arī šo intensitāti, kādā notiek glikācijas process, kas arī būtu svarīgi. Tāpat varētu noteikt brīvo T4, brīvo T3, un, ja nepieciešams, arī antivielas pret vairogdziedzeri. Ja tas viss būtu noteikts, tad tā bilde uzreiz būtu skaidrāka, jo noteikti vēl kaut kur visticamāk homocistīns varētu būt paaugstināts, tāpat arī varētu redzēt, vai šeit ir kaut kādas problēmas, un tad tā bilde kļūtu skaidrāka un varētu izskaidrot šos simptomus. Bet, ja nosaka tikai tādus atsevišķus rādītājus, un viss it kā ir normā un neiedziļinās un tajos paļaujās uz references intervālu, tad līdz ar to un neskatās pēc funkcionāli optimālām normām, tad līdz ar to var pasūtīt cilvēku un teikt, tev viss ir galvā. Ja tev interesē laboratorijas analīzes, to, kā viņas atklāja uzturvielu trūkumu, tāda praktiska meistarklase un jautājumu atbilžu sesija, kas kopā ir kaut kur 3,5 stundas, tad tu vari sazināties ar mani un noskatīties šo materiālu, jo šajā materiālā es plašāk stāstu šajā meistarklasē par laboratoriju references intervāliem un ar ko tie atšķiras no fizioloģiski optimālajām normām. Jo laboratorijas intervālus viņus aprēķina pēc populācijas. Tas ir tāds statistiski izrēķināms lielums, bet fizioloģiskās normas ir jāzina, lai mēs varētu saprast, vai mēs varam paļauties uz šiem laboratoriju references intervāliem, jo ja populācija kļūst slimāka, tad arī šie laboratorija references intervāli arī novirzās, un ik pa laikam viņi tiek atjaunināti, un es atsevišķiem rādītājiem redzu, kā viņi vienkārši virzās slimuma virzienā, un cilvēki domā, ok, man tas ir ok, bet līdz ar to tādā veidā netiek atklātas tās problēmas, kas, un
agrīni diagnosticēts šie faktori, kas veicina slimības. Tāpat es plašāk stāstu, kā pamanīt dzelzs slēpto deficītu, kā atklāt B grupas vitamīnu funkcionālo trūkumu, par D vitamīnu kā sistēmu, kā atklāt cinka deficītu, izmantojot netiešos rādītājus, un vai mēs varam paļauties uz magnija līmeni asinīs, kas tiek noteikts. Un, ja tev interesē labāk saprast savus analīžu rādītājus, tad tu arī vari vērsties pie manis un rakstīt e-pastā slow.medicine.ambulance@gmail.com. Tātad, ja interesē, tad piesakies vai nu uz šo materiālu, kas ir iekļauts meistarklasē un jautājumu atbilžu sesijā par analīžu interpretāciju, vai arī sazinies ar mani.